Čau, sporta draugi, šeit Māris no pulsmetrs.lv un pēc garākas pauzes mums atkal ir aplīša saruna. Un šodien eju pastaigāt un parunāt ar Artjumu Rekuņenko. Artjums ir labākais šķēršļu skriešanā Latvijā, pats ir arī skriešanas treneris un organizē šķēršļu skriešanas sacensības. Un Artjums ir arī taku skriešanas izlasē un nodarbojas ar orientēšanos un vienmēr sakot fantastisks, ļoti aktīvs atlēts un superīgs cilvēks. Pie Artjuma Rekuņenko mēs arī izmēģinājām dažus šķēršļus. Tas pēc sarunas jūs varēsiet redzēt, kā Artjums tos izpilda, kas izstāsta ļoti vienkārši. Un tad, kad es izpildu, tad var redzēt, ka kaut kādu dīvainu iemeslu dēļ man tik vienkārši tas neiet. Bet, tas paliec līdz beigām, paskaties, lai gūtu iespēju par šķēršļu skriešanu. Un arī zemāk ir visi linki. Pieskaties, ja tev interesē šis sports iešana ļoti interesants, tad notiek arī treniņi un vienmēr sakot, linki zemāk, visu to var noskaidrot. Paldies Artjumam, ka piekrita pastaigāt un parunāt. Dāmas un kungi, aiziet! Čau, sporta draugi! Šeit mani sauc Māris Berķis, īstajā vārdā tas pulsmetrs čalis. Šodien es esmu ciemos pie Artjuma Rekuņenko. Čau, Artjum, paldies, ka tu piekrita ar mani pastaigāt, parunāt. Artjums Rekuņenko ir orientierists, taku skrējējs, bet droši vien visvairāk šķēršļu skrējējs. Tā ir? Tieši tā, precīzi. Nu, pat arī atgriezies no Eiropas čempionāta. Pastāst varbūt, kā gāja, kur bija, kas ir šīs sacensības? Pat atgriezos no Eiropas čempionāta šķēršļu skriešanā, kas notika šogad Portugālē. Šīs sacensības ir, teiksim tā, Eiropā svarīgākās šķēršļu skrējēju sacensības, kurām visi šķēršļu skrējēji tā ļoti gatavojas un iespringst par gaidāmo rezultātu. Principā, tas bija mans sezonas pirmās daļas galvenais mērķis. Gāja ļoti vienmērīgi. Noskrēja visas distances bez lielām kļūdām, un tas bija priekš mans galvenais. Man, kā es saku bieži, man finišā, kad es atskrienu, svarīgākais ir tas, lai es varu pateikt, ka es izdarīju distancē visu, ko es varēju, un tad es skatos rezultātos, kāda vieta ir tajā dienā. Kā tieši notiek tās sacensības? Jums ir kopīgs starts vai individuāls starts? Īstenībā tas ir atkarīgs no disciplīnas. Pieņemsim, īsajā distancē, kas ir sprints 3 km mums skaitās, tur ir tā, ka pa 10 cilvēki startē reizē. Un tad tev ir sadalīta grupa. Man šogad, piemēram, bija piešķirta 6. starta grupa. Pirmajā tur startēja visi paši spēcīgākie, otrajā arī diezgan spēcīgi. Un man, teiksim, tā bija diezgan brīva trase, man neviens netraucēja. Es varēju savu to skrējienu aizvadīt. Tu tajā 6. grupā bija ātrs sanāk? Jā. Tāpat jāskatās pa labi, pa kreisi, kur konkurenti. Jā, protams. Tu nezini, kā iet tiem, kas ir 1. un 2. skrējienā, jo viņi ir aizskrējuši pirms kādām 10 minūtēm. Un tāpēc tev tāpat ir jāspiež ārā viss, kas tev ir iekšā. Bet tajā 1. skrējienā tur visi ir tik ļoti spēcīgi un tik ļoti pa spēkiem viņi ir līdzīgi, kad uz šķēršļa tu pieskrien un tikai, piemēram, tur ir 4 tie leini saucamie. Viņi ir 10. Jau viņi visi spēcīgi. Un tad notiek cīņa. Tur stratēģija, kur jārauj pirms šķēršļa varbūt kāds pātrinājums. Es varēju skriet savā tempiņā vienmērīgi. Un tā ir īsā distance, 3 km, cik apmēram ilgi tu to veici? Tas atkarīgs, protams, no apvidus un šķēršļiem, bet pārsvarā no 20 līdz 30 minūtēm tas aizņem īsā distance. Un tad ir garā distance, kas ir no 12 līdz 15 km. Tur gan startē jau pa 25 cilvēki. Tur jau pilnīgi cita stratēģija un viss skrien daudz mierīgāk. 12-15 km un cik tev laika tas aizņem? Tas aizņem, tā vidēji virs stunda 10 līdz stunda 30. Tas apmēram tikpat ilgi, cik es skrietu bez šķēršļiem. Pastāst varbūt, kā tu vispār nonāci pie šī sporta veida? Jo es zinu, ka tu kādreiz esi orientēšanās vairāk nodarbojies, tāpat tu esi Latvijas taku skriešanas izlasē, bet kā tu nonāci pie šķēršļiem?
Pie šķēršļiem es nonācu, es domāju, ka liela daļa cilvēku atcerās tādu stipro skrējienu. Jā. Varbūt pats arī atceries. Nu, lūk, tad arī ar to stipro skrējienu arī nonācu. Es aizbraucu, pamēģināju, sanāca, ļoti patika. Tajā laikā vēl tāds ļoti aktīvs orientierists biju. Un sapratu, ka kaut kas jāparaug dziļāk. Varbūt kaut ko var atrast bišķi sarežģītāku, savādāku, tehniskāku. Jo stipro skrējiens bija par ūdeni un par dubļiem. Sāku meklēt, sapratu, ka tā ir vesela kustība, tas ir sporta veids. Pie tam Latvijā vispār neattīstīts, bet pasaulē jau notiek čempionāti. Un tā es atradu citas sacensības ārzemēs un sāku pamazām ar to nodarboties. Jo man pamatā tikai skriešana pati par sevi, tā baigi nesaista. Man ilgtermiņā tas liekas diezgan garlaicīgi. Tikai ar skriešanu nodarboties. Tāpēc bija orientēšanās sports, kur jau skaidrs, kad ir arī tehniskā puse un šķēršu skriešana arī. Te ir gan skriešanas puse, gan tehniskā puse. Un tāpat kā orientēšanās sportā, ja viņas abas kopā nav saliktas pareizi un nestrādā, tad rezultāta nebūs. Viņas ir jāsaliek kopā. Jā, es zinu, es kādreiz nodarbojos orientēšanās. Neizskriet vācē, nepamats atrast. Tas arī nestrādā. Bet, labi, stipro skrējiens, kas tālāk? Sāki braukt uz ārzemēm. Kas tālāk? Tagad tavs organizēts pasākums principā notiek tavā pagalmā, kur mēs iefilmēsim vēlāk tev pilns pagalms ar šķēršļiem. Kā tu līdz tam nonāci gal galā? Sapratu ļoti ātri, ka, ja es gribu kaut ko darīt nopietni, tad, principā, tam ir jābūt tavā pagalmā. Jo orientēšanās sportā man bija tā, ka man nebija laika veltīt pietiekami daudz laika tehniskai sagatavotībai, un līdz to es sapratu, ka, vai es daru tā ļoti profesionāli, vai es pārēju tādā super hobija līmenī. Un ar šķēršu skriešanu bija tā, ka es uzreiz sapratu, ka, orientēšanās noliekam kā hobiju, kā sirdslietu, bet te, ja mēs darām, tad mēs darām profesionāli. Un es meklēju iespējas, lai dabūtu šķēršļus pie sevis pagalmā. Lai to varētu darīt dienu dienā, jo, ja tu to nedari dienu dienā, tad rezultāta nav. Un tā es pamazām kopā ar saviem dombiedriem, jo vienam to paveikt ir nereāli, kaut kas sāksim dēļ tā finansējuma. Vienkārši atradās dombiedri, draugi, kuri gribēja man to domu realizēt, palīdzēt, jo gribēja arī paši nodarboties ar šo sporta veidu. Un tā mēs pamazām katru gadu kaut ko darījām, likām klāt. Protams, tur ir kaut kādas sakritības un varbūt, teiksim, tā dieva pirksts, kā mēs nonācam pie tās mājas vispār un kā mums tie šķēršļi sāka parādīties. Liekas no malas, kāds ir iespējams, bet realitāte ir tāda, ka šobrīd mums ir šķēršļu trase. Kaut kā viss ir salicies vienkārši. Tas vienkārši man liek domāt, ka es esmu uz pareizā ceļa un daru pareizās lietas. Ko tu dari? Kā paiet tava diena? Es domāju, tu kaut kā arī bez sporta kaut kur strādā? Jā, man ir pilna laika darbs, bet mana diena paiet, viņa ir sportam draudzīga, jo man ar darba devēju ir sarunāts, ka es drīkstu darba laikā arī sportot. Un mana diena sākas ar elpošanas vingrinājumiem. Tātad tā ir mana rutīnas sastāvdaļa. Es katru dienu taisu elpošanas vingrinājumus, kas man arī palīdzējuši arī uzlabot savu sportisko sniegumu. Tad es dodos uz darbu, tad man ir pirmais treniņš pārsvarā, darbs, un vakarā man ir otrs treniņš. Jā, tas tā lielos vilcienos, tad cenšos 2 reizes dienā trenēties. Ir arī atpūtas diena? Jā, veselas 3, 4 varbūt mēnesī. Es tā savu mazo kalendāriņu Excelī vedu un sekoju līdzi, lai es skatītos, analizētu, kur man ir bijušas kaut kādas likumsakarības pie rezultātiem. Un tad es arī velku līdzi, cik man ir bijušas brīvās dienas mēnesī. Tā sanāk, 3-4 mēnesī ir, jā. Un tad tie treniņi tev ir skriešana un šķēršļi vai vēl kaut kas?
Lielākoties jā, bet īstenībā, ja es tagad velku paralēlis ar kaut kādiem labiem rezultātiem, es skatos, ka ir vingrošana ļoti daudz ko dod. Un tajos mēnešos, kad man ir bijuši 20 stundas, 15-20 stundas vingrošanā, tas bija pēc operācijas, tomēr tur rezultāti nedaudz citi. Un cenšos darīt, grēkoju, bet tas ir viena no apņemšanās, kas man ir jāsaglabā līdz galam. Jāpilda vēderpreses vingrinājumi, kāju nostiprinošie un tā tālāk. Tā bija arī man šī gada apņemšanās kļūt par vingrotāju. Jo skriet nav problēma, jo skriet ļoti patīk. Tā ir arī tāda atpūta no visas ikdienas. Tad iziet izskriet, bet vingrot, ceļš mājās vienam ļoti grūti piespiesties. Vēl kaut kur iet ar kolektīvu, tas ir vieglāk, bet tā ir arī diezgan. Tā ir. Nu, ok. Par ko nomainīsim bišķiņu tēmu? Pastāsti par taku skriešanu. Tu esi taku skriešanas izlasē. Tas tev ir tāds arī mērķiecīgs pasākums, vai tas, kā saka, vai tev ir mērķi tajās šķēršļu skriešanā un tas ir tāds blakus efekts? Tas ir blakus efekts, godīgi, jā. Jo Stirnubuka sezonu uzsāku nezinot, ka tā ir atlases arī uz taku skriešanas izlasi. Un pēc pirmā posma bija pārsteigums, kad ieraudzīju to rankingu saucamo, ja, kad esmu kandidāts uz Latvijas taku izlasi. Un ka tur nevajag pildīt nekādus papildus kritērijus. Es no tā baigi neko daudz nesaprotu, tie itra punkti vai kas tur vēl vai ne. Rankingi kaut kādu taku skrējēju. Un tad tu sapratu, nu labi, ja tur nekādus rankingus un punktus ārpus Stirnubuku nav jākrāj. Kāpēc lai nepamēģināt? Un pēc pirmā posma es sapratu, ka otrajā posmā es jau paturēšu prātā, ka tā taku izlase tur kaut kur figurē. Ok. Un kur notiek? Tas ir atlase uz pasaules čempionātu, pareizi sapratu? Jā, tā ir. Nu jau es zinu, tā ir atlase uz pasaules čempionātu, kurš šogad notiks septembrī Spānijā. Short trail vai classic trail, kā viņš pareizi saucās, neatceros, bet distance, es nemaldos, ir 14 km, kas ir diezgan tuvu Stirnubukam, bet specifiski viņa būs. Tur būs jāskrien kalnā, tad jānoskrien lejā, un atkal jāskrien kalnā, un atkal jānoskrien lejā. Nu, tā distance būs, nebūs gluži pa līdzinumu. 14? Nav baigi daudz. Ja es nemaldos 14, jā, baigi daudz nav, bet tā distance ir tik specifiska, ka vienkārši skrienot viņai sagatavoties nevar. To jau es esmu tagad sapratis. Un, ja jau es esmu ticis taku skriešanas izlasē pirmo reizi un jau esmu akceptējis savu dalību, ka es piedalīšos, tad es arī mēģināšu sagatavoties ar labāko sirdsapziņu, cik nu varēšu, jau iekļaujot tādu specifiskāku sagatavošanos šim čempionātam. Ok, tu teici, tu esi uzbūvējis šķēršļus pagalmā, jo, lai trenētos, vajag būt pagalmā, lai ir tuvu. Taku skriešanā mums nav daudz kalnu Latvijā, un tu vēl esi tajā līdzenākajā Latvijas daļā. Tieši tā, bet man ir plāns. Tā ir labā ziņa. Es pagājuši gadu sapratu, ka nav jādzīvo kalnos, lai labi skrietu kalnus. Tā ir vienkārši pagājušā gada tāda ļoti spēcīga atziņa, jo pagājušā gada Eiropas čempionāts notika Itālijā šķēršļskriešanā. Un Itālija kalni, vai ne? Un tā arī bija. Tur bija diezgan pamatīgi kalni. Un man pa pārsteigumu es tajā čempionātā noskrēju savu labāko vispār rezultātu, kāds man jebkad ir bijis, bez tādas ļoti lielas, tādas specifiskas sagatavošanās. Man tā likās. Bet īstenībā, tad, kad es pēc tam sāku analizēt, ko es darīju, es ļoti daudz vingroju, es ļoti daudz kājās liku spēku. Un līdz ar to esmu diezgan pārliecināts, ja es tagad iekļaušu savā sagatavošanās periodā šim čempionātam īsto spēka vingrinājumus un trenēšu kājas, tad es domāju, ka man viss izdosies arī bez skriešanas kalnos. Protams, es uz Baldoni aizbraukšu un kaut kādu apjomu un augstumu metrus sakrāšu, bet
Skaidrs, tā kā tu saki, tā kalna nav. Jā, būs jāiztiek ar to, kas ir. Jā, es esmu dzirdējis, man liekas, ka no Andronimais, kad lai tiktu kalnā augšā, mēs varam tas atrenēties, bet kačājoties kaut vai svarzālē, bet tās problēma ir tikšana no kalna lejā, kur tehniski tev jātur fokus ilgu laiku. Es viņam pilnīgi piekrītu, un arī ar šo man ir pieredze. Un tad, kad es arī klausījos Supervaroņu sarunas podcastu, kaut kad varbūt es līdz galam nevilku līdzi, par ko viņi īsti runā. Kas tas noskrējiens, tas jau nekas nav. Bet pagājušajā gadā, kad es aizbraucu uz Austriju, uz Austrijas kalniem, mums bija šķērškriešanas čempionāts Eiropas Spartanam. Un tad es sapratu, kas ir īstais noskrējiens, ka pēc pirmā noskrējiena tev vienkārši kvadriceps ir atteicies vispār tevi sadarboties. Un tu palīdzi knapi velcies, un tu noķer to sajūtu, tā kā sapnī, zini, ja? Tu gribi paskriet, tu zini, ka tu vari paskriet, tu ātri skrien it kā, bet tu nevari. Tu nevari aizmukt no kaut kā. Un man bija tā sajūta Austrijā, kad es taču zinu, es taču esmu trenējis, taču normāli skrienu, bet es nevaru paskriet. Man muskuļi ir vienkārši atteikušies ar mani sadarboties, jo tas noskriens bija tik nikns, ka es nemāku skriet no kalniem lejā. Un tagad es biju Polijā, noķēru to pašu sajūtu, bet ar treneri esam izrunājuši, ka man ir jāpiedomā pie tā. Noskriens tiešām ir ļoti svarīgs. Un es uz tā diezgan daudz arī zaudēju tagad Polijā sacensībās, tieši uz noskrējienu. Okay. Tu teici ar treneri, tev ir treneris? Jā, varbūt kādam tas varētu šķist pārsteigums, bet kaut kā jau gadiem ejot, es vienmēr sevi noķeru pie domas, ka es sevi nevarētu trenēt labāk nekā mans treneris Harijs Šemlis mani trenē, ar kuru es jau sadarbojos vairāk nekā 10 gadus. Kurš ir ļoti zinošs, kurš ir mani ļoti labi iepazinis, zina manas vājās vietas, un es viņam ļoti uzticos. Tāpēc es joprojām trenējos pie Harija, lai gan arī pašam ir salīdzinoši daudz audzēkņu. Tomēr Harijs kaut kā to pieeju man ir atradis labāk nekā es pats varētu to izdarīt. Man tā šobrīd liekas. Man liekas, ka skats no malas ļoti būtisks ir, un tas ir arī tā trenera pienesums. Jo, teorētiski vismaz tādi skrējēji kā es, kas baigi uz rezultātiem neiet, es jau savu treniņu plānu var arī ar ChatGPT uzģenerēt, un Garminam ir, un visādi pilns internets ir, bet tas tomēr ir pavisam savādāk, ka tev ir treneris, arī ir kāds, kurš domā par tevi savādāk. Un ja tā padomā, visiem pasaules top atlētiem, visiem ir treneri, it kā viņi jau zina, ko viņi dara, bet... redz, jā, īstenībā laba doma šī ir. Ok, pastāsti par to šķēršļu skriešanas komunu. Jūs esat, pie tevis notiek gan treniņi, gan sacensības, tu esi treneris, pie tevis pārsvarā trenējas tieši tie, kas grib ar šķēršļiem nodarboties, arī vai vienkārši skrējēji. Īstenībā, ja es tā paskatos uz savu audzēkņu sarakstu, tad lielākā daļa tomēr grib skriet. Un lielākā daļa tomēr trenējas tieši skriešanā. Bet... Pamazām tu viņus ievelc. Protams, es viņus pamazām ievelku. Jo sporta veids ir jāattīsta, tas ir interesants sporta veids. Un jā, pagalmā notiek treniņi pie manis. Īstenībā Latvijā arī neviens cits netrenē, tā kā pie mums. Jā, kaut ko dara, kaut kādas ievirzes ir, bet tieši tā kā tehniskā puse, tā kā pie manis pagalmā, diemžēl nav. Un ja es savā laikā meklēju un sapratu, ka man nav pat kur aiziet patrenēties, un es ļoti daudz improvizēju, tad sapratu, ka pašam jātaisa un pašam jātrenē. Un tā es arī tagad aicinu. Jā. Tā es tagad aicinu pie sevis tie, kas grib saprast, kas ir šķēršļu skriešana, un trenēties, laipni gaidīt pagalmā. Cik jūs esat? Cik ir tā komuna liela? Ap 25-30 cilvēki, tieši tā komuna, bet ja mēs runājam par komandu, ko es izdarīju, es arī nodibināju biedrību, sporta klubs Running Coach LV, tad tur mēs arī tagad precīzu skaitu nepateikšu, kaut kur ap 25 varētu būt cilvēki.
Okay. Man liekas, es pats nekad neesmu vēl pamēģinājis, bet man liekas, šķēršu skriešana ir ritīgi forša sporta veids, tāpēc, ka, kā jau skrējas tipiskais, mēs jau runājam, ka vingrots linkums, un tad tā kustība ir ļoti vienveidīga, ka es skrienu un skrienu un skrienu. Tieši tā. Un, tā teikt, šķēršu skriešana piespiež nostiprināt visu ķermeni un visas malas. Pilnīgi piekrīt. Kas, man liekas, ļoti pievilcīgi šim sportveidam. Plus ir tāds, man liekas, kaut kāds tāds spēles rotaļas elements, kas ir aizraujoši. Pieaugušiem cilvēkiem mēs esam pārāk nopietni savādāk. Ir. Es tev arī piekrītu, kad, ja tu paskaties uz bērniem, kā viņi ložņā pa tiem bērnu laukumiem, pa mankībāriem, liekas tik dabiskas kustības tās visas. Bet īstenībā, kad pieaugušies to sāk darīt, nav nemaz tik dabīgi. Un tad, kad tu ievies tos rotaļu elementu un kaut kur sāc ložņāt un vēl skriet, interesanta kombinācija. Tu vispār tāds nopietns par dzīvi, vai kā tev liekas? Jā. Rīstīgi nopietns. Ja ar draugiem, tur ar sievu varbūt kādreiz arī neesmu pārāk nopietns, bet dzīvē satiekot cilvēkus, es domāju, ka visiem ir tāds priekšstats par mani, ka esmu mega nopietns. Man liekas, tu esi tāds super disciplinēts, tev arī tu esi bruņotajos spēkos. Kāda tev tur loma? Es īsti nezinu. Mana tur loma, ka es esmu profesionāla dienesta karavīrs. Jā, un parasti tie cilvēki diezgan nopietni, kas tur ir. Interesanti, ka tu arī tik ātri viennozīmīgi atbildēt šo jautājumu. Tu esi arī tēvs, tev ir 2 forši puikas. Viņiem droši vien liktenis liks sportot, nekas cits neatliks. Ir kaut kāds sporta veids, ko tu ritīgi gribētu, lai viņi nodarbojās? Nē, nav. Ko puikas teiks, kur viņi jutīs, kad viņiem patīk, tur, lai viņi arī darbojās. Viņi ir pārāk mazi tagad, lai viņiem taisītu ievirzi. Pamēģinam hokeju, pamēģinam futbolu, pamēģinam vispārējo fizisko attīstību, kur ir lēcieni, kaut kādi sprintiņi, kustības, vieglatlētikas elementi. Pamazām. Dziedāšana, dejošana, visu mēģinam. Nē, skaidrs, tev viņus atbalstīs, lai ko viņi izlēma, bet gan jau ir tev kaut kas, ka es ceru, ka šis viņam nepatiks. Nē, zikā, protams, ja viņi būs šķēršu skrējēji, pagalmā viss ir. Tad, es domāju, ka es viņus sagatavošu, bet, protams, ka tagad man galvā liekas, ka, ja es nebūšu pasaules čempions, kas ir ļoti grūti izdarāms, bet nav tā, ka nav izdarāms, tad varbūt kāds no puikām gribēs iet manu ceļu. Galvenais neesmu no tiem vecākiem, kas šausmīgi uzspiež rezultātu. Tas ir vienkārši no tā, kas novērots kādās sacensībās, kur ir bērnu skrējieni, ka tie vecāki nenormāli bļaujas bērni. Nē. Diezgan droši, ka es tāds nebūšu. Cik tev ir puikām gadi tagad? Tad jaunākiem ir 2 un vecākiem ir 4. Ok. Kā tev ir cits skats uz dzīvi tagad pēdējos 4 gadus kā pirms tam? Nav tā, ka tev varbūt vairāk bail kaut kādus riskus? Vai... Es jau zinu, kā pat dzīvi vienmēr esmu bijis tāds bailīgs. Man nepatīk riskēt, man nepatīk ekstrēmie sporta veidi. Bet bail varbūt arī par to, ka dodoties kaut kādā ceļojumā, vairāk domā nevis tikai par sevi, bet par to, lai bērniem ir labi un par bērniem jau vairāk par ģimeni. Tā kā, vai viņiem viss ir kārtībā, vai viņi tur, nenosals, nesalīs, par ko gan vairāk sieva domā. Bet tu distancē, tu skrien un nav tā, ka tu tikai par sevi domā. Tu paturi prātā arī, kā viņiem iet. Bet tu esi, ja tu esi karavīrs un ja sākas krīze un tev jāņem pirms 5 gadiem droši vien es neesmu karavīrs. Man teiktu, kad jāiet aizstāvēt valsts, teiks, dod man lāpsti, es eju kauties. Tagad es nezinu, tagad man arī 3-gadīgs, tagad savādāk. Kā tu uz to skaties? Par to jābūt, protams, ģimenē ir jāizrunā un ir jāzina, kas jādara krīzes situācijā. Tu zini? Jā, protams, ar sievu ir izrunāts.
ko viņa dara, kā viņa dara. 72 stundu soma. Nu, par to visu, protams, ir jāpadomā. Ģimenē tas ne tikai militāru personu ģimenēs par to ir jābūt atrunātam, bet arī parastajās ģimenēs par šīm lietām ir jārunā. Es uzskatu, ka ir jābūt situācijām gatavam. Ok. Tu kādreiz arī ballējies, nezinu, aliņu iedzer, atpūties tādā veidā? Zini, kā agrāk, kad biju meklējumos, kad vēl nebija ģimene nodibināta. Jā, man kādreiz arī patika ne gluži dzert, bet kādu aliņu izšaut ar draugiem. Bet tagad es neatceros, kad es pēdējo reizi būtu tā, kā saka, kārtīgi dzēris tādā izpratnē. Ja? Par aliņiem vispār sen jau nē. Un tāda iedzeršana, vienu reizi gadā, ja tā, ar draugiem, ar sporta draugiem, tie, kas ir tieši sportisti, jo tie, kas nav sportisti, tie ir bīstami. Viņi nezina mēru un viņi neprot. Jā, tie, kas ir sportisti, mēs noslēdzam sezonu parasti, mēs nedaudz iedzeram. Tas tā tīri, tur sakam vīnu. Aliņš arī nav mans mīļākais. Bet tu saki, tagad tas ir veselības dēļ, vai nav laika, vai vienkārši liekas muļķīgi? Principā visi iemesli, ko tu nosauci. Kaut kādā ziņā tas liekas muļķīgi, priekš kam man ar alkoholu pazemināt savu sportisko, fizisko formu, jo tomēr alkoholam ir ietekme uz fizisko formu. Un es tik lielu darbu ieguldu, lai trenētos, lai sasniegtu rezultātu. Katru reizi, kad liekas, kad tā kā varētu to sarkanvīnu vakarā sauso iedzert, ja, tur, kur tas cukura līmenis ir zems, un jo es cukura līmenim ļoti sekoju līdzi, ko es ēdu, kā es ēdu. Bet tad no otras puses, viens un priekš kā, taču nevajag to visu. Un tad tas liekas gan muļķīgi, gan no veselības viedokļa nevajadzīgi, un visādi citādi, jā. Iemesli vienmēr tiek atrasti, kāpēc to nevajag darīt, tad, kad sagribās. Ļoti labi. Labi pastāstīji, tu teici, ka tu ļoti pievērs uzmanību, kam tu ēdi. Ir tev noteikumi, kam tu 100 punktu saki nē? Jau es saku nē diezgan striktu glutēnam, bet nevis tāpēc, ka es izlasīju Novaka Džokoviča grāmatu, servēju uzvarai, vai kā viņi tur pareizi saucās, neatceros, kur viņš apraksta, kā viņš ir gājis savu ceļu un kā viņam ir atklājusies glutēna nepanesamība un tos labumus izstāsta. Ja? Starp citu, laba grāmata, bet es vienkārši sapratu, kad viens ārsts man ieteica to izdarīt, jo man metās pleķi uz ādas un tiešām atmetu glutēnu nost, un tie pleķi pazuda. Un tā es nonācu pie tā, ka glutēns jāmet ārā. Ar cukuru es esmu ļoti uzmanīgs. Un vispār pie ēdiena, pie secības, kādā secībā es ēdu, ko es ēdu. Ļoti mēģinu piedomāt, cik daudz es ēdu, kādos laikos es ēdu, kad es sāku ēdienu reizi, kad noslēdzu. Var sakot, es mēģinu to savu dienas plānu salikt tādu ļoti loģisku, pakārtotu treniņam, miegam, tā tālāk. Ok, ja Arķems uzvar pasaules čempionātu un kļūst par pasaules čempionu, un domā, šito vajag nosvinēt, tad ir kaut kas, ko tu ēdīsi, ko tu parasti neļausi? Pankūkas. Nereāli garšo pankūkas, principā mans mīļākais ēdiens. Bet ir arī labā ziņa, ir arī iespēja uztaisīt bezglutēna pankūkas. Ok, bet tas, jā, labi. Tas garšo nedaudz savādāk, bet tās parastās pankūkas, nereāli labi. Labi. Vēl kaut kas bez pankūkām, kā tu nosvinētu? Vai tu nākamajā dienā jau nākamajā mērķi būtu? Nē, nosvinētu, vai ļoti garšo ēst. Tad tie būtu biezpieņi plāciņi. Bet man viss garšo kaut kas tāds silts cepts, kur var pievienot zemesrakstu sviestu, nedaudz grieķu jogurtu. Un ļoti garšo. Ok, labi. Labi, parunājam par nākotni. Kas ir, tikko bija Eiropas čempionāts? Kuras vietas īstenībā izstāsti? Vietas. Es skrēju elitē, sāksim ar to, jo ir iespēja skriet arī vecuma grupās. Bet šogad to es nedarīju, pagājušajā gan.
un izcīnīju 14. vietu īsajā distancē. Tas ir 3, uz papīra 3, realitātē bija tuvu 5. Un 13. vietu es izcīnīju garajā distancē. Un 6. vietu mēs izcīnījām stafetē, kas īstenībā ir šobrīd vērtējums kā augstākais sniegums mans un vispār Latvijas OCR saimē Eiropas čempionātā, pieaugušo konkurencē, elitē, izcīnīt 6. vietu. Tas ir sasniegums priekš mums. Mēs to vērtējam kā sasniegumu. Jā. Iespējīgi. Un skats uz priekšu, kas tagad priekšā, kas nākotnē? Tātad tagad priekšā, kā jau daudziem sporta veidiem, kad ir tie svarīgākie čempionāti kā Eiropas un pasaules čempionāts, tad arī šķēršu skriešanā tas pats princips. Eiropas čempionāts aizvadīts, gada otrā puse pasaules čempionāts Zviedrijā, Gēteborgā, septembrī. Ļoti izaicinošā un interesantā apvidū ar interesantiem šķēršļiem. Tas ir tas mans galvenais fokus, kurš būs arī gan ļoti tuvu pasaules čempionātam takās. Tur starpība, man liekas, ka 2 nedēļas ir starp šiem čempionātiem. Bet būs uzsvars uz OCR čempionātu, šķēršu skriešanu un taku čempionātam, kas paliks pāri no fiziskās formas, bet vajadzētu būt labi. Tu jau zini kaut kādu specifiku par to trasi, kas būs pasaules čempionātā. Tu jau vari kaut ko tādu specifiski, varbūt, es nezinu, kaut kādu šķēršļu, ko tu tagad ātri vari uzbūvēt, tādu pašu? Jā, zinu. Tas arī kaut kāds paralēlis var vilkt ar citiem sporta veidiem, piemēram, ar taku skriešanu, tur arī laicīgi jau distance ir zināma. Tad šķēršu skriešanā tie organizatori, kas to šķēršu skriešanu ir uzņēmušies dotajā gadā, tas 2025. gadā Zviedri organizēt, viņiem ir kaut kādas, teiksim tā, satelīta sacensības. Pirmās jau ir notikušas aprīlī, kur viņi prezentē kaut ko, kas varētu būt pasaules čempionātā. Un tur jau rodas priekšstats, ja? Gan par apvidu, gan par šķēršļiem kaut kādiem. Un ir vēl vairākas satelīta sacensības tieši Zviedrijā, kuras notiks arī tūlīt drīz augusta sākumā, kur arī būs vairāki šķēršļi, kurus izmantos arī pasaules čempionātā. Protams, līdz galam mēs to distanci nezinām, un droši vien, ka uzzināsim tikai pāris nedēļas pirms čempionāta. Bet kaut kādas šķēršļi arī ir zināmi, jā. Un apvidus ir iedots konkrēts Gēteborgas parks, skaitās laikam vai mežs. Tā kā tie, kas grib ar to priekšstatu tādu pilnīgāku, tur aizbraukt un paskriet un saprast. Ok. Labi, Arķem. Es domāju, vēlēsim tev veiksmi tavos sportiskajos panākumos. Vēl mēs noteikti iefilmēsim kādu šķērsli, parādīsim, kā to vajag izpildīt, un tad es pamēģināšu. Noteikti. Tas droši vien būs cirks pa brīvu. Un vēlēsim tev veiksmi tavos visos sportiskajos pasākumos. Kaut kur zemāk ir linki, ja tu skatos šo YouTube uz Arķema sacensībām, uz sociāliem. Starp citu, pie tevis nākamās sacensības notiek, ja nemaldos šonedēļ, bet diez vai mēs būsim publicējuši šo šonedēļ, tā kā tas iet garām, bet kaut kur, kad ir vēl, šogad ir vēl posmi? Jā, tad, kā jau tu teici, 12. jūlijā, sestdien notiks backyards. Mēs viņu nosaucām pa backyardu, varbūt daži grib vēl paralēlis ar backyardu ultra, kas ir taku skriešana. Mēs tieši burtiski sacensības notiek pagalmā, tā arī sauksim backyards. Backyardreiz. Un augustā man ir uzrunājuši Baltijas kolēģi un organizēt Baltijas čempionātu posmu. Tad, respektīvi, būs arī open klase, nav jābaidās no tā vārda, mēs viņu nevelkam līdzi kā Baltijas čempionāta posms, lai cilvēki nebaidās un lai piesakās arī skriet open klasē. Jo tāda iespēja būs 10. augusts, pagalms plus tepat apkārt pagalmam, būs nedaudz garāks posms. Notiks, jā, tad noslēgums mums šī gada principā. Starp citu, cik spēcīgam cilvēkam vajadzētu būt, lai viņš piedalītos? Jo varbūt daudziem bail. Jā, daudziem ir bail. Tas ir fakts, ir runāts ar cilvēkiem, bet nav jābūt ļoti spēcīgam uz rokām, lai pamēģinātu.
jo Open klase pamatā tomēr ir uzbūvēta tā, lai uzsvars būtu uz skriešanu. Un tad uzsvars arī ir uz skriešanu, dabīgie šķēršļi, smagumi un kaut kādi vieglākie šķēršļu skriešanas elementi, kas ir monkey bars, varbūt riņķi. Un tad tu vienkārši aizbrauc, pamēģini, un parasti notiek tā, ka bāc, tas taču nelikās tik grūti, bet man nesanāca. Un tad ir tas āķis lūpā, ka gribas nedaudz patrenēties, kas arī burtiski ir nedaudz, lai pārvarētu pēc tam nākamajā reizē jau šo pašu monkey baru vai riņķi. Ok. Nu super. Paldies tev, Arķom. Ejam izmēģināt kādus šķēršļus. Paldies visiem, kas mūs klausījās un skatījās. Un, jā, zemāk visu linki piesakieties, pamēģiniet arī kādus šķēršļus. Čau! Paldies! Tas bija Arķoms. Paldies Arķomam. Un tagad būs neliela montāža no tā, kad mēs pamēģinājām reāli šķēršļus. Un jūs pamanīsiet, ka tad, kad Arķoms iet šķēršļus, tas izskatās super vienkārši. Bet tad, kad to dara pirmoreiz, nu tā. Tā kā visiem iesaku pamēģināt. Un tiešām forši un liels paldies Arķomam. Ok. Un šis ir vienkārši, vai ne? Kā tur tiek? Tev ir jāsaglabā kustību uz priekšu, tā inerce. Nu, paskaties. Jā, uz vienas rokas tas bišķi pārdroši. Šitā ar abām rokām, kad tu dari. Un otru roku ļoti labi. Principā, tā es arī iesācējiem stāstu. Pārdrošību uz šķēršļiem maksā dārgi, nevajag. Roku un otru roku klāt. Jā. Nereāli tā viņa. Un zvaniņš beigās. Zvaniņš? Tur jāieš un ko? Un jātrapa zvaniņš. Ir! Nu, Ok. tad tā nebija izgāšanās. Tas bija... Viens ir! Nu? Sākam no apakšējā. Bet tu varēsi sākt no šitā. Vienkārši tas garāks pa mani. Labi. Baigi nērti būt. Un šitā. Te augšā pārņemam. Un lejā. Labi. Ko? Nu pievilcies. Un otru roku klāt. Jā, un otru roku klāt uzreiz. Jā, labi. Jesus. Šits jau bišķi grūtāks. Šits man nesnēja, bet es pamēģināšu Bet, šoreiz. zini kā var? Uztaisim pauzi un es tev uzreiz parādīšu, kā es mācu. Jā, tur vieglāk turēties būs, ja? Būs vieglāk turēties. Un otrais, tu arī ar savu ķermeņa svaru strādā. Aha. Un ar inerci. Skaties, kā tu dari. Paņem šito ten. Es angliski teikšu monkey bars, jā. Jā. Tātad paņemam monkey baru, iešūpojamies. Un redzi, es jau ar švunku uzeju augšā. Ja tu šeit strādāji ar pleciem, tu jūti, ka jāvelkās, tad šeit ar plecu nav jāstrādā. Aha. Tu vari vienkārši šūpojoties sevi dabūt augšā un otru roku klāt. Pašūpo otru roku klāt. Pašūpo otru roku klāt. Aha, labi. Šis būs viegli. Jā. Gan otru roku klāt, jā, ļoti labi. Pašūpo, otru roku klāt, ir. Nezinu, vai augšu vajag, jo augšu ir ļoti grūti. Drīzāk pārēj uztais uz otru pusi. Tev ir jāsagriežas. Jāsagriežās viegli pateikt. Jesus. Bet tu līdz augšai tiki. Priekš pirmās reizes tas jau ir sasniegums. Ok. Oi, Jesus. Un pavisam vienkārši tā pamazām ejam uz priekšu un veikam iekšā. Izstās ļoti vienkārši. Arķom, tu to dari, tad izstās super vienkārši. Paldies!
Tas ir vienkārši. Un tāpat kā ar jebkuru lietu, vienkārši pirmajā reizē. Nevajag gaidīt, ka baigs. Nu jā, un ķermenis nav tādas lietas darījis, viņš nav pieradis. Tā. Jādabū viņš ārā. Viņš ir jādabū ārā ar tādu ļoti asu kustību. Ļoti, ļoti labi. Nu, Klau, tu esi ielis. Šurp. Nu. Zini, te ir darbs ar savu ķermeni. Jā. Es sākšu no sākuma. Labi. Jo šis nebija slikti. Es esmu ļoti daudz ko redzējis, šis nebija slikti. Tev tā kaste vienu noteikti traucē. Jā, tev ir jāsāk no zemākas pozīcijas, ļoti labi. Nu, ir. Labi. Bet man tāds mērķis arī bija, kad tu vismaz ar katru roku vienreiz trāpi. Tas jau ir labi. Priekš pirmās reizes esot labi, Arķoms saka. Jā, bet pavisam godīgi. Forši. Tas, tu tagad, man liekas, Pulsmetrā mēs tikāmies Barona kvartālā, teica, ka nu, tu bezcerīgi un tā un šitā, bet šits nav bezcerīgi. Šits galīgi nav bezcerīgi. Super, tu man iedrošini. Būs jābrauc trenēties. Nu labi, vēl kaut ko? Vēl kaut ko? Dai. Nu, no skolas laikiem, skolas elementi. Ok, kā tu liki kājas? Rādīšu nelecot. Hop, hop. Aha, Jā. labi. Uz rokām ļoti grūti. Jā. Noteikti jāpalīdz ar kājām un ar presīti. Ir jāpievelk, redzi? Un te es tikai pieceļos kājās. Jā. Labi. Paprovēsim. Tā. No otras puses. Jā. Šitā? Gandrīz. Ja tev strādā, līdz galam nav, bet tev strādā. Un tu ļoti labi tiec augšā. Lejā gan uzmanīgi. Lejā. Tā ļoti pārdroši nomalsi. Bija ok. Bet šis bija riktīgi labi. Ok. Baigi forši. Paldies tev liels. Paldies, ka aizbrauc. Zinot tavu grafiku. Darba daudz, Varēja izrauties, bet jā. šis visforšākais darba elements braukt tie kādu ciemās. Ok. Kaut kāds gala paldies. Paldies Arķomam. Paldies tev. Paldies, Māri. Un brauciet skriet šķēršu skrējiens pie Arķoma. Aiziet!